O, reku, čikas kaut kādas skrējējas man nāk pretī. Tā bija laba zīme. Labdien, mani sauc Madara Kjukucāne, un es nezināju, kur ir Rīgas brīvosta. Izrādās, ka tā ir Kranvalda parkā. Baigi smukā vietā. Un tur es dodos pakaļ savai māsicei Klintai un aprunāsimies par skriešanu kustību. Dzīvi! Viss kā dzīvē, mēs tikko parunājāmies, un tas viss neierakstījās. Klinta, paldies, ka tu piekriti šai avantūrai. Kā tev iet? Latvietei, aktīvai pilsonei 2025. gada 3. novembrī. Esmu aktīva skrējēja, gargabalniece, man patīk maratoni un pusmaratoni. Un es esmu tāds dabas bērns vispār. Man ļoti patīk. Es esmu sapratusi to pēdējā laikā, kad mēs investējam ar to, ko mēs tagad darām priekš vecumdienām. Tātad, jo tu jūties labāk, jo tu dari kaut ko priekš sevis, priekš sava ķermeņa, priekš savas labsajūtas, jo tu tās vecumdienas sagaidīsi tāds pilntiesīgāks, tāds, kas var būt labāks, vai ne, kā veselība vecumdienās. Kas tad cits mums ir vajadzīgs? Visa nauda jau būs sapelnīta, viss jau būs nopirkts. Ir jājūtas labi, ir jālasa grāmatas, jāvingro un jāiet dabā. Tas ir mans tāds secinājums. Tu teici, ja tu pats ar sevi esi mierā un pats sevi nodarbinājis, tad tas arī jēdzīgāks kolēģis, dzīves biedrs, pa ielu pretim nācējs citiem, vai ne? Tieši tā, jo tu esi mierā ar sevi, jo tu esi pašpietiekams un nevajag sarežģīt lietas, man liekas. Un tad tu esi pret citiem jaukāks un atvērtāks un tās lietas, kas notiek apkārt, protams, viņas liek aizdomāties, bet viņas tik ļoti nebesī, ja? Tu to uztver tā vieglāk un tas man patīk. Klinta Lauska, 34 gadi. Jauna, skaista, smoka blondīne un turklāt vēl gudra. Mūsu mērķis ir noskriet aptuveni 5. Jā. Tā kā maucam, nav ne jausmas, vai šis vispār var izdoties. Vai cilvēki reāli var parunāt. Skrienot, man pašai kādā brīdī likās, ka tās ir analoģijas ar zobārstiem, kuri tev pievāc pilnu muti ar instrumentiem un tad saka, uzdod to jautājumu. Okay. Bet mēģinam. Man prātā ir tāds ārkārtīgi spēcīga aina. Mēs ar mammu laukos dodamies uz tirgu. Braucam no Vīksnes uz Balviem un ir tāds nepārāk jauks laiks, ir drēgns. Un mana māsīca, kurai to brīdi ir aptuveni 16, viņa skrien pa šoseju. No visu, ko cilvēks varētu darīt 16 gados, brīvdienas rīts, Klinta izvēlas skriet. Un nav nekāda lielā māksla, kā izrādās saprast, pēc 30 gadiem, ka kustēties vajag, bet kas tev to lika saprast jau tik agri? Mans brālis Lauris, viņš teica, Klinta, man liekas, ka tev vajadzētu paskriet, ka tev labi sanāk. Jo viņš redzēja, kad es piedalos krosu skrējienos Balkānu kalnos, tad es tur dabūju godalgotas vietas par 1500 metriem. Tas bija skolas laiks? Jā. Man ļoti nepatika tie krosi, jo viņi izsita tevi no līdzsvara un bija smagi un karsts, viss tev tur iekšā deg un tu esi izskrējies un nevari paelpot. Bet kustība kā tāda man patika. Jā, Lauris bija tas, kas man iedrošināja. Un tad es no tā arī iedvesmojos, jā. Tas bija 16 gados, bet pēc tam es jau sāku ballēties un to visu aizmirsu. Bet pēc tam tu atkal pēc atgriezies. Tu esi arī treneri? Nav noslēpums, vai ne? Jā, es esmu skriešanas treneri. Skaidrs, ka tu iztērē enerģiju skrienot, bet ko tu saņemi? Kāpēc tu dzīvo tādu skrējējas gargabalnieces dzīvi? Jā, es par to esmu domājusi. Dažreiz man liekas, ka es izskrienu emocijas, kas varbūt nav pats prātīgākais veids, ko darīt ar emocijām. Jā, tas noteikti arī palīdz tur, bet pats labākais, kad es jūtos dzīva, es esmu dabā, redzu, kā dabā lietas notiek tā palēnātāk, ja? Tas nav tā kā braucot mašīnu, tu pa logu redz kaut kāds tur pazīt, bet tu skaties uz kovārņiem, uz vārnām, uz vienkārši kokiem, un tas padara mani tādu pieņemošāku, tā kā dabai līdzdzīvoju, un pēc tam man vienmēr ir tāds vieglums sevi, un tas laikam ir tas, kas man pietur pie tās skriešanas. Reizēm tie skati, ko tu pamani skrienot, tas pats putns, Jā. Kā saule zaigo ūdenī. Ak, tie ir tie brīži, kad tu tā kā, ak, Dievs, Jā. Cik skaista tā dzīve. Jā, Man tiešām skrienot, es vairākas reizes esmu noķērusi to sajūtu.
Ir arī reizēm elišķīgi smaga tā skriešanas padarīšana. Un varbūt es šoreiz netik daudz par fiziskām grūtībām, tulznām un traumām, bet par to, ko prāts tev reizēm mēģina. Kā viņš mēģina novest no ceļa īstenībā prātīgais prāts. Mans prāts vismaz reizēm saka, nu taču pietiek, tu jau noskrēji 8 kilometrus. Tas jau tik daudz. Pasies šodien lietas līdz, varbūt šodien nevajag. Vai tavs prāts arī tā mēdz darīt? Ko tur viņu darīt tajā brīdī? Nu, protams, prāts to mēdz darīt, bet mans lielākais izaicinājums šajā ziņā bija maratons. Es zinu, ka ir tikai 1% pasaulē cilvēki, kuri ir noskrējuši maratonu, un es domāju, kāpēc, lai es nebūtu daļa no šī 1%. Un es noskrēju maratonu pirmo zem 3 stundām. Un tā tad es esmu 0,5% pasaules sieviešu vispār, kuri ir noskrējuši. Tu noskrēji maratonu zem 3 stundām? Jā, 2 jau. Un tas man likās pašai tāds lauč, cik patiesībā cilvēks daudz var, jo viņš vienkārši dara to, ko mīl, un dara to ar visu sirdi un ar tādu. Es nedzinos tur tik ļoti pēc tiem cipariem. Vienkārši tiešām patīk. Un tas arī iet tādā simbiozē ar to, un tāpēc arī rezultāts ir. Labi, bet tu tagad apromantizē visu. Bet tev ir bijis tā, ka bļāņas, es negribu iet šodien skriet, es negribu, man ir sevi žēl. Es gribu šodien ēst popkornu un skatīties Netflix, un es negribu skriet, tāpēc, ka es jau esmu noskrējis 2 šos maratonu sezonā, un es vispār ļoti daudz skrienu. Kāpēc šovakar man jāiet skriet? Man ir jāiet skriet vakaros, un parasti ir ļoti grūti sevi samotivēt, tādēļ es esmu rīta skrējējis, bet, protams, ir tādas reizes, kad nav iekšā, tu tā kā tāds veca vīnoga, esi dažreiz vai ne vakarā, bet es izleju ārā un es domāju, 15 minūtes, un ja man nepatiks, vai es jutīšos kaut kā nepaši sevi mājā. Bet nekad tā nav bijis, kad sevi mājā, un vienmēr es esmu atnākusi tāda enerģiskāka nekā pirms tam, jo tas jau arī tev dod to enerģiju, ja? Ja tev enerģiju nedod laiks, ko tu sēdi pie datora vai laiks mašīnām, tev enerģiju dod kustība. Un tas ir jāsaprot, jo ir viegli iesēdēties dīvānā un vienkārši neko nedarīt, bet tas arī tev neko priekš tevis labu nedara. Nu, tu sēdi un sēdi, jau 8 stundas sēdi, bet ja tu tā kā izraujies, pārvari to komforta zonu, vai tu nav vareni, ka tu sev esi kaut kādas vērtības nolicis un pēc tām arī vadies dzīvi? Es tā daru. Man ārkārtīgi simpatizēja tas, ko tu pateici, kad pamēģināšu 15 minūtes. Iedot sev iespēju vismaz savam ķermenim padomāt un pajust, ka viņam arī to gribas, nevis tur izdomāt, labi, tagad būs šitā vai būs šitā, bet atstāt tādu, 15 minūtes. Es taču varu 15 minūtes. Dienīt, cik tu man esi gudra, Klinta. Un tāpēc es arī sapratu, ka tāda mana viena no dzīves misijām noteikti ir iedvesmot citus kustēties un parādīt, ka kustība, tas ir investīcija tevī, tev tā jābūt kā tādai vienai no lielākām vērtībām tajā piramīdā, un tu jutīsies daudz labāk, un tas palīdz arī mentālajai veselībai, un, protams, arī fiziski. Nevajag pārspīlēt, nevajag uzreiz mesties maratonos vai pusmaratonos, vai sāc ar pastaigu. Un tad tu redzēsi, ka tavs ķermenis pierod, un ka viņš pats arī prasa pēc 2 nedēļām, jau to veidosies ieradumi, viņš iziet pusstundu ārā katru dienu. Tas taču ir forši. Aizies veikalu ar kājām, nebrauc ar mašīnu vai brauc uz darbu ar riteni, ja tev ir duša darbā. Jā, ja nav lūdzu, nedari to. Lūdzu. Klintai ir darbdienas vidus, mani darbi būtu tā kā jau nopaļoti, bet Klinta vienkārši, nav vajadzīgs 5 stundas izbrīvēt kalendārā, lai tu varētu izkustēties. Rekurs starp sapulcēm, pilsētas centrā, parciņa vidū, tur paņemt un izdarīt labu lietu sev. Nevajag sarežģīt vienkāršas lietas un nevajag sarežģīt tos laika mistiskos grafikus. Vienkārši. Tu redzi? Paskaties. Es ko? Rudeni. Jā, skaisti, ne? Par rudeni runājot un par to, kad notiek Ronalda parkā koptreniņi ar tevi trešdienās. Ko tu saki par to, ka pat nesezona sākas? Kā gan es tagad tos cilvēkus aicināšu uzskriet ar mani un parunāties, ja ir nesezona? Bet ko nozīmē nesezona? Es nezinu, tā nav? Mēs nedzīvojam vairs tādā laikmetā, kad ir ielas ļoti, ļoti slīdenes vai tur sniega kupenes. Pasies, ir 10 grādi, manuprāt, šodien 12. Jā. Kas var būt perfektāks vispār priekš skriešana? Perfektāk laikapstākļi nav kā šodien. Un vēl pat bišķiņ līst lietas, tā kā vispār maratonam vislabākos rezultātus var uzstādīt. Superīgi. Tā kā vienkārši jāsaģērbjas attiecīgi un jāuzliek sev tāds garastāvoklis, ka tu iešu vakarā uz to koptreniņu. Tālāk jau aizies un tas endorfīnu būvums, ko tu pēc tam iegūsti, ir neatsverams.
ķermenis būs pateicīgs tev. Biežāk pieļautās kļūdas, kad cilvēki izdomā, es tagad skriešu. Viņi sāk skriet par ātru, aizaušās un domā, kāpēc man tik grūti, un tas puls jau 170, bet es lēni skrienu. Vajag vai pakonsultēties ar treneri, vai noteikti vienkārši skriet ļoti lēnas bāzes skrējienus, ka tev tā sirsniņa strādā. Kādā peisiņā? Tas katram, protams, ir atšķirīgs, bet pēc tas, tu domā, temps vidējais. Jā. Tas noteikti pats, ko raksta Strāviņā. Jā, pats. Paciņš, jā, tas ir noteikti katram individuāli, arī tas miera puls ir katram individuāli. Kā tur ir jāsaka, bet noteikti nevajag pārspīlēt arī ar uzreiz stundas skrējienu vai stundu 10. Kas tad tas par treniņu, jo es neizēju pat stundu ārā, ja? Tu vari pats skriet 20 minūtes, un tad tu vari, piemēram, atspiesties 10 reizītes, pievilkties 10 reizītes, turēt to savu tonusu. Tad jau aizies garāk tie treniņi, ja tu vēlēsies, un ja ķermenis būs pietiekoši adaptējies. Un vēl ir lieta vecas krosvedes. Kāpēc sāp ikri, pēdas? Ceļi daudzreiz. Tāpēc, kad apavi jau nolietojušies, viņiem jau amortizācija nav vairs tik laba. Un, jā, tā ir jāpiedomā. Šis ir ļoti labs ieteikums. Klau, mēs pat neesam pastāstījuši galveno. Bet vienu no, man liekas, ļoti svarīgām lietām, jo man jau tie tituli ir ļoti svarīgi. Klinta, tu esi čempions 10 km Latvijā. Jā, šogad. Vari pastāstīt? Stadionā. Vari pastāstīt, kā tas to gāja jā. Jo man tas liekas tā kā vienkārši wow! Jā. Un tas arī ir wow! Skaisti skan, protams. Ir arī skaisti. Īpaši lielas konkurences nebija šogad Latvijā meitenēm, kas vēlas skriet stadionu. Bet man bija naglanes, kuras es pirmoreiz dzīvē uzvilku, jo tur bez naglanēm vienkārši nedrīkstēja skriet tādi noteikumi. Naglanes ir tā kā futbola buči? No naglaņām, jā. Ļoti nepierasta sajūta, jo viņas tā kā tevi nes uz priekšu, bet neierasta man tā kustība tāda. Bet tu nepamēģināji pirms tam paskriet? Vienu reizīti es izgāju. Ak, Dievs! Tā laikam. Jā. Ak, Dievs, vienkārši kolosāli. Bet kopš tās reizītes viņas arī man stāv kastītē un goda vietiņā nokalpojuši savu pirmo, es domāju, vienīgo Latvijas čempionātu 10 kilometros. Kā tu vispār izdomāji, ka tas tāds varētu būt labs mērķis, ko pamēģināt sasniegt? Jā, gatavošanās process ir katrai distancei savs. Es vispār specifiski gatavojos pusmaratoniem, un 10 km bija kā tāds labs iestarpinājums starp to manu kaut kādu plānoto nākamo pusmaratonu. Un tas bija arī labs tāds tempa skrējiens, pārbaudīt savas spējas. Tas bija tā ļoti dabiski, viņš iefiltrējās tas skrējiens, un uzvarēju. Un man tāda skaista medaļa tagad ir, un ļoti priecīga. Kāds bija tavs laiks? Nebija beiglās 3:08 laikam. Tu 38 minūtēs noskrēji 10 km. Tas nav labi. Ak, dieniņ! Klinta lūdzu, jā? Labi. Ar lepnumu savus titulus mēs nesam. Ar lepnumu. Bet es esmu visvairāk laikam par sevi priecīga par tiem stirnabukiem. Es domāju, ka es esmu tik daudz reizes uzvarējis vai bijusi 2. vai 3. Un dažreiz padomāju, cik tas ir grūti un ka es spēju, nezinu, kādos magic veidos pārvarēt to savu iekšējo barjeru, kas man saka, hei, kā tu tajā kalnā, vai tad skriesi, taču labāk viņā uzkāp, nevis skrienu, bet kaut kā es to pārvaru. Man liekas, hei, tas ir kaut kāds lauku meitenes gaids. Redzi, reku, tu tagad man stāsti par to, ka tu arī skatoties uz to Stirnabuka kalnu, domā, vai tad es viņu tiešām skriešu? Jā. Un tad tu ar sevi sarunāt, ka pamēģinām? Es ar sevi sarunāju to, kad es tā ļoti maigi ar sevi apējos. Es saku, hei, pamēģini. Teici, ka Linta 10 km es tiešām ar sevi runāju un saku, tagad man ir kalns priekšā. Pamainamies? Jā. Man roka priekustā. Tātad tagad man ir priekšā kalns un atceries tehniku, atceries to, kā ir jāelpo, atceries visu, ko tu parasti dari, bet uzskrien šajā kalnā un lejā tu varēsi viegli notipināt. Tā es sevi sastāstu, tā es arī izdaru. Bet daudzreiz ir tā, ka ir nākamais kalns un nākamais. Kā dzīvē? Jā, tieši tā. Kā dzīvē, Klinta? To jābūt pietiekoši tādam trenētam, pieredzējušam, lai tu spētu tos kalnus pārkāpt un pāriet tam visam pāri ar drošu sirdi un ar tādu pārliecību par to, ka tu to varēsi izdarīt. Ka nemaz nav tāda, ka es nevaru. Un
sanāk tik daudz apdīt cilvēkus, kuri vienkārši cilvēki tādi paši kā es, bet es saprotu, hei, kaut kāds tur super spējas, man tomēr laikam ir tajā skriešanā. Līdz viennozīmīgi tev ir. Man patīk, un es esmu tāda dega par to, un cilvēkus tiešām mudinu arī aizbraukt uz Tīrnu-Bukiem un tām skaistām dabas takām izskriet. Tas ir maģiks. Kur es ielūrēju savā spikeru lapiņā. Es pati sāku skriet. Kā mēs visi skolā, ka tev vienkārši saka, tev jānoskrien tur tik un tik kilometri tev vidusskolā neviens vajag neteica. Domā par šito temps, puls un tam līdzīgi. Un tad, kad es pēc skolas skrēju savas pašas motivācijas vadītā, man ļoti palīdzēja mūzika. Vai tu kaut ko klausies? Es klausos podkāstus Huberman Lab, es klausos podkāstus Kā labāk dzīvot, cilvēka jauda. Mūzika palīdz tādu vienotu ritmu tev atrast. Tas ir tā foršā sajūta, ka tu pat nepamani, ka tu esi jau aizpaldējis bišķiņ un pagājuši jau daudz kilometri. Un tu tā esi iegājis tādā vienotā ritmē, kā arī dzīvē, ja tu tā kaut ko dari un ieies. Pat nepamani, cik laiks ātri paskriet, un tu jau esi paveicis lielas lietas. Man Instagramā ir ārkārtīgi daudz dažādu foršu rīliņu ar kvotiem par skriešanu. Varbūt, ka tu vari kādu Kvots? domu graudiņu. Domu graudus saka ļoti labi. Tur Seneka, un Remarks un Pitagors, bet man ir savi domu graudi. Kāpēc tu jau kaut klāju vaļā? Es domāju, ka skriešana tas nav par to, par tiem kilometriem, bet tā skriešana ir investīcija tavā ķermenī un par to, ka tu viņam pasaki paldies, kad viņš tevi nes katru dienu vispār no gultas ārā. Un tev ir jārūpējas arī par viņu un nevar tā paļauties uz to, ka tas tā vienkārši ir. Ne? Nu, tas ir man tāda lieta, par ko jāpadomā, ka tev ir jārūpējas par savu ķermeni, par sevi. Jo citādi var aiziet tādā plūdumā un tad domā, kāpēc pie ārstiem tādas baigās rindas, vai ne? Ir jāpadomā par sevi un par to, kā tu jūties. Tas ir mans kvots, ka tas nav par pusmaratonu uzvarām vai 38 minūtēm 10 km. Jā, tas nāks pēc tam, bet ja tu esi mierā ar sevi, ja tu noskaņo arī savu ķermeni tam, tad tev aizies tie panākumi paši par sevi. Tā tieši man arī bija, kad vienkārši es dabiski sāku skriet ātrāk. Es nespiedu sevi baigi, es vienkārši tās kājas gāju ātrāk. Un par to man ir prieks. Ja. Šobrīd gan man ir plantārais fascīts. Ak, Dievs, varētu lūdzu meiteni valodā runāt? Jā, tas ir tātad es skrēju Rīgas maratonu ar nepareizām kurpēm. Skrēju ar superšūzi un iedzīvojos iekaisumā pēdā. Jo šīs kurpes es biju uzvilkusi 4 reizes iepriekš tikai. 4 reizes tas ir daudz pa maz. Bet kā tad klincīt tāds profiņš kā tu uzkāp uz to visiem zināmā grābekļa? Oh my God, es domāju, es neesmu viedīga. Jā? Jā, tik tā liekas, jau viens draugs redzēja manas kurpes un teica, tu tiešām ar šīm kurpēm skriesi? Un tad man bija tāds, ja jau tāds profiņš tā saka, tad jau man jāpamaina tās kurpes. Tas bija ļoti viņš nosmādēja tavas domātās kurpes. Jā, tās manas iestaigātās kurpes viņš nosmādēja. Man jau vairs tā tik ļoti nesāp, bet jāsadziedē līdz galam ir. Redz, arī šī ir kļūda, apavi, pati 10 gadus trenējos un nemāku izvēlēties pareizes kurpes, vai ne? Smieklīgi. Tas nav smieklīgi, tā ir dzīve. Jā. Tā tur ir ko pamācīties. Brīnišķīgi iespēja neuzkāpt uz klintas grābekļa, mēs dodam pārējiem. Jā. Cik tā laika līdz sapulcei? 10 minūtes. Ideāli. Klintai pēc 10 gadiem, ko tu gribi novēlēt? Meklēt prieku mazās lietās, ikdienišķās lietās, jo tās lielās lietas sastāv no mazām laimīgām, tā es vēlējos teikt. Ja? Un tad arī tu savu uzbūri to pasauli ar tādām dažādām mazām pieredzītēm, mazām lietiņām, kas tev pašam pa īstam liek justies labi. Bet tev ir jāsaprot, kas tas ir. Tu nevari domāt, ka kāds tā domā, tāpēc man tā ir jādara. Nē, vienkārši saproti, kas tev patīk, un tad tu būsi laimīgs. Es tā uzskatu, un esi labs pret savu ģimeni, pret savām māsītēm. Un tad arī dzīve piešķir to vērtību, kas arī ir tā vissvarīgākā pievienotā vērtība. Būt laipnam, būt labam. Ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam tāds, kāds viņš ir. Mums ļoti gribas dalīties komandās, pusēs, viedokļos, valodās. Varbūt ir kāds 34 gadniecis, gargabalniecis padoms. Mums visiem, kā sabiedrībai. Es uzskatu, ka mēs savā ziņā esam arī veidoti priekš tā, lai mēs dzīvotu sociumā. Ja? Mēs esam sociāls būtnes. Un ja tu sāc šķirot kaut kādas tur vienas un otras, vai tev pašam nav grūti ar to sadzīvot? Vienkārši ir jāprot izvērtēt cilvēku viedokļu un jābūt ir savam viedoklim par lietām. Bet tāda šķirošana cilvēkos vai tur tādos un šādos, tas tev liek vienkārši
domāt, ka tu pats neesi pietiekoši nobriedis. Jā, atkal laikam jautājums par to harmoniju dzīvē. Ja tu to atrodi, tad tev ir vienalga tie kaut kādi citi uzskati. Tev, protams, ir jābūt savam uzskatam, bet tu vienkārši pieņem arī citu viedokļus un respektē tos, jo cilvēki tik viedokļu, bet negaidi, kad mēs kaut kur iestāsimies vai izstāsimies. Dari to, ko tu vari darīt. Un man ir tāda sajūta, ka, ja tu skrien, tu nedrīkst apstāties. Tu esi tas cilvēks, kurš pie Luksemburgas var skrien. Es esmu tas cilvēks, kurš pie mājas šitā skrien, jo jāskrien tie 10 kilometri. Jo apaļi 10 kilometri, jā. Nobeigsim uz tādas vieglas nots. Man ir tā, lai cik reizes es pirms skrējienu neaizietu uz Dāmestabu, man gandrīz 10 kilometri skrējienu, man taču gribēsies vēlreiz uz to. Jā. Varbūt ir kāds kurjos par to. Ak, Dievs! Zini, kāds man ir kurjos par to? Es skrēju, Tinubukā bija vienā komandā, un komandas līderis bija ļoti laipns un attaisīja žēlējies, ja, kad tu skrien un tu pagrābi. Es to žēlēju lieku parasti aiz šortiem. Ak, Dievs, var iedomāt. Tā žēlēja bija vaļā. Tev tika? Jā. Tā visāds vietiņās tika žēlēja. Nu, ne visāds, bet tā žēlēja bija vaļā. Neparedzēti, bet tas bija Tinubukā, es ļoti labi atceros. Ak, Dievs. Nu, savā ziņā varbūt motivējoši ātrāk tikt galvapunktā. Tas bija smieklīgi. Ai, ļoti labi. Redz, kā paskaties, var nav profesionāli. Izskrien pusstundiņu un dzīve uzreiz sakārtojas daudzos būtiskos jautājumos. Paldies! Paldies! Čau! Līdz labākā veikti. Skrien. Nu, beidzās.